Šo video es taisu priekš savas meitiņas, kura šobrīd nedaudz apslimusi, kā jau visiem bērniem, kas ir apslimuši. Jā, mājās jāsēž un jāārstējās. Tāpēc, lai viņai nebūtu garlaicīgi, nebūtu jāskatās visu laiku multenes, es domāju, viņa aizsūtīšu tā meitiņu šo pavisam vienkāršo papīru locīšanas. Tātad, šo locīšanu, jā. Gudri to sauc par origami, bet origami tas jau vairāk tā kā pie tādiem vairāk sarežģītiem locim. Šis būs tāds vienkāršais. Kas tev būs vajadzīgs, meitiņa? A4 formāts un šķēres šī gadījumā. Ko mēs darām? Ņemam vienu, noliekam lapu šādā veidā un šo te malu pielokam šeit. Tā, lai šeit būtu smuki sajiet kopā. Tā, un tad, kad te ir šis stūrītis ir smuki, tad mēs pievīdam šeit klāt un tā te nogludinam. Tādā veidā mēs A4 formātu lapu, mēs no viņas dabūjam kvadrātu. Šeit ir kvadrāts. Skolotājs mācīsies par kvadrātiem. Ko mēs darīsim? Mēs nogriežam šo malu nost. Man te tā neveikli sanāk visādi. Nogriežam šo te maliņu nost. Un tādā veidā mēs iegūstam vienu kvadrātu. Gudrā valodā viņš saucās taisna leņķa kvadrāts, jo katrs no šiem stūriem ir taisnā leņķī. Taisnas leņķis nozīmē 90 grādi. Cik gudri. Ja mēs salokam šādi, mēs iegūstam taisna leņķa 3 stūri. Savukārt 3 stūri tikai viens stūris ir 90 grādos. Šie divi ir šaurleņķa stūri. Bet tagad nav matemātikas stunda. Tagad ir papīra locīšanas, origami vai vienkārši. Nu, lūk. Kuru mēs šodien darbosimies? Darbosimies ar šito vai ar šito? Es to apsolīju piramīdu uztaisīt, tāpēc noliksim lielo papīru nost, kvadrātu, un paņemsim šo, kas ir taisnas stūris. Taisnas stūris ir pats kvadrāts, viņam arī visi stūri ir taisnā leņķī, bet viņa, jā, kvadrāts ir tad, ja visas 4 malas ir vienādā garumā. Tad tas ir kvadrāts. Šitas ir 4 stūris, jo viņam 4 stūri, bet viņam nav šīs malas vienādas. Viņš ir. Lūk tā, labi, ne par to tagad. Tātad, ko mēs daram? Ņemam šo te lapiņu, šo strēmelīti, pārlokam atkal smuki akurāt uz pusītēm, saliekam stūrīši kopā un tā te nostiprinam viņus. Lūk šādi. Tagad ņemsim to vēlreiz uz pusītēm, dalīsim. Atkal akurāti. Ļoti svarīgi ir. Origami ir ļoti interesanti. Es nezinu, kas tā ir. Kā tā nav zinātne. Nezinu. Ļoti interesanta lieta, jo māc akurātību. Viss jābūt akurāti. Nekādas steigas. Tā, tagad mēs visu šīs maliņas mums ir nolocītas, smuka, nolīdzināts. Atveram vaļā. Tagad šito stūrīti mums atkal jāieloc ir šeit. Un te ļoti svarīgi, lai tas locījums sāktos no šī stūrīša. Tātad tur akurāti ielokam, piespiežam un nogludinam. Lūk šādi. To pašu daram ar otru pusīti. Atkal akurāti ieliekam iekšā. Lūk šādi.
Un tagad tā. Tagad mums sanāk šāda te figūriņa. Mēs skolā no šādām figūrām, skolā mēs regulāri šādas figūriņas taisījām, jo mēs no viņām taisījām lidmašīnas. Bet to es te tagad nemācīšu. Diezvēl, kādam tas vispār būtu jāmācīt. To jau laikam zina visi. Bet mēs taisīsim piramīdu. Tā piramīda varētu būt pat veiksmes piramīda. Ko mēs darām? Mēs atlocam. Sāksim to atlocīsim vienu šo pusīti vaļā. Un attaisam šeit, attaisam vaļā to ielocienu. Mums sanāk šeit tāda kabatiņa. To kabatiņu mēs tā uzmanīgi iespiedīsim iekšā, tad mums izveidosies šāds te. Šādi tad mēs viņu varam ielocīt, atkal aizlocīt ciet. Un mēs to stūrīt esam ielocījuši vienkārši iekšā. To pašu daram ar otru pusīti. Atkal taisam vaļā. Un tā te smuki akurāti ielokam viņu iekšā. Hops, ciet. Aiztaisam ciet, un ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam tādu kā mājiņu varbūt. Vienkāršu, maziņu, bet mājiņu. Nu, lūk. Tā, ko mums tad vajadzētu tālāk darīt? Tālāk, laikam, vajadzētu darīt tā. Mums tagad šī te mala, šī mala jāpielok ir šai malai. Daram mēs atkal to visu ļoti prārātīgi, lēniņām. Tā pieliekam te klāt un nolokam. Visus locījumus smuku nostiprinām. Var pat ar nadziņu tā uzmanīgi, lai nesaplēšam. Otru pusīt mēs arī varam nolocīt šī pašā, uz šo pašu pusi. Mums viņš šākā tā noderēs. Atkal smuki nostiprinam. Lūk, šādi te. Un tagad taisam vaļā, nebet atlokam atpakaļ. Varam abas pusītes uz otru pusi pārlocīt. Tad to pašu, kā mēs darījām te, pielokot šo maliņu te. Tāpēc to pašu daram otrā pusītē. Pieliekam viņu klāt, nostiprinam un otru pusīti. Lūk tā. Tagad attaisam vaļā. Un ja mēs paveram šeit vaļā, tad mums izskatās apmēram šādi te vidiņš. Un tagad mums šo te vienu maliņu jāizbāž ir aiz šitām divām maliņām. Darās ļoti vienkārši. Viņu ieloci un tā te viegliņām iebāžās viņas tur iekšā. Hop! Un tā maliņa iebāzusies iekšā. Redzi? Tagad pavarot vaļā izskatās šādi te. Tad tie locījumi, ja izņemasim ārā, tad izskatās šādi. Bet atkal pieliekam te iekšā to lapiņu un opa. Un šo pusīti arī tepatās atlikušajā vietiņā iebāžam te. Lūk, vienkārši un eleganti. Ko daram tālāk? Mēs tagad, mums viņu iekšā te smuki atlocīt vaļā. Viss tā, lai tā šuvīta tāda smuka. Un te mēs viņu varam nogludināt. Un tad mums ir izveidojusies šāda te mājiņa. Tad no šitās te figūriņas, ja, ko mēs savācām iekšā abas pusītes, ja, tad mēs it kā to stūrīt lokam te uz leju. Un tādā veidā mums sanāca šitāda figūriņa. Ko daram tālāk? Ļoti vienkārši. Šīs te maliņas apakšā tās kājiņas lokam uz augšu. Lokam uz augšu līdz šai te maliņai. Abas divas. Lūk, šādi te. Lūk, šādi te esam pielodzījuši un tagad mēs esam dabūjuši tādu figūriņu. Kurš arī ir 4 stūris, ja, bet nav kvadrāts, atceries, jo kvadrātam ir visas malas vienādas. Šeit gan ir viens, laikam, sanāk taisnais leņķis. Varbūt jā, varbūt ne.
Ne par to ir stāsts. Tagad mēs esam pielocījuši šīs te maliņas un atlocam viņas vaļā. Un, ja mēs pastamies, tad šeit abām divām ir tādas kā kabatiņas izveidojušās. Un pavarot vairāk vaļā šo te, mums ir doma sekojoša. Mums šīs tāvas lipiņas jāiebāž ir iekšā. Bet liekot viņas iekšā bāžot, mums būtu forši, ja mēs iebāstu vienalga kurā iekšā tajā kabatiņā, lai viņš stingrāk turētos. Tātad paveram vaļā mūsu to veidojumu un tagad iebāžam šito iekšā un ielokam uz iekšu. Kā smuki mums sanāca. Klaistēsim ciet, visas maliņas smuki nogludinam. Atveram šitādu vaļā, tādi arī visādi nogludinam. Lūk, un esam ieguvuši piramīdu. Ja to piramīdu taisa no naudas, to var sast arī no dažādām naudzīmēm, tad to var nesāt maciņā līdz veiksmei. Ja to taisa no papīra, tad viņa vienkārši būs kā piramīda, viņa var no krāsainā papīra, tad viņa būs kā dekoratīvs, kur elementiņš kaut kur noliks, var nolikt uz plauktiņu vai kur. Ja tu uztaisi lielāk, tad viņa var būt kā cepuri. Kāpēc gan ne? Var vilkt galvā, būs tāda rūķa cepuri. Bet tā tad, meitiņa, kamēr tu guli mājās un nevari uz skolu iet, kamēr tu veseļojies, es ļoti priecātos, ja tu uztaisītu šitādu te un atsūtītu man, kā tu viņu taisi. Vai vismaz bildi nofočē un atsūt man bildi. Labi? Un tad nākamā reizē kaut ko darīsim no atlikušā kvadrāta. Pagaidām ar tā, meitiņa, veseļojies. Es tev ļoti, ļoti mīlu.